Nāk Saeimas vēlēšanas, par ko vajadzētu politiķiem domāt? Politiķiem jādomā par plānu, par labu valsts stratēģiju, jo mēs esam tik maza valsts, ka, manuprāt, mēs varētu būt pārvaldīti kā uzņēmums. Un droši vien politiķi labāk zina, par ko viņiem domāt, bet runājot par banku sektoru un tendencēm banku sektorā, te ļoti mainās vide, jo ir lielās bankas Eiropā, monstri, Deutsche Banka, Commerzbanka, Unicredit. Viss kaut kas tāds milzīgs liels, kas vēl ir varbūt ne tik gatavs kaut ko mainīt, digitalizēt un tā tālāk. Tad ir mazākas bankas, kas ir vairāk pakļautas izmaiņām, jo ir mazāki tā kā kuģi. Lielais kuģis un mazais. Lielo kuģi pagriezt ir grūtāk nekā mazo, vai ne? Un tad pēkšņi parādījās elektroniskās naudas institūcijas, EMI, kuras arī strādā turpat un ir regulācijas vidē. Tā kā pilda daļēji banku funkcijas, nav tik regulētas kā bankas. Un tas ir tāds, nezinu, man liekas, kā sistēmas baks bišķiņ gļuks. Jo no vienas puses tā lielās bankas, kurām ir milzīgas corporate governance mehānismi, struktūras, kontroles, drošības pasākumi, kā mēs aizstāvam jebkādu klientu un kā mūs kontrolē.